Parakstot Madonas noda pašvaldības un Kirovohradas apgabala Bobrinecas pilsētas Ukrainā turpmākās sadarbības līgumu, apusēji tiek uzsvērts, ka tā nav vienkārši vienošanās par draudzību, tas ir morālais atbalsts, kas kara nomocītajai Ukrainai šobrīd ir nepieciešams tikpat ļoti, cik materiālais. Tā nav vienkārši formāla līguma parakstīšana par sadarbību. Tas ir jūsu apliecinājums atbalstam Ukrainai. Esam Eiropas Savienības kandidātu valsts un ticam, ka būsim Eiropas Savienībā. Tādēļ mums ļoti svarīga jūsu pieredze. Mūsu tauta vēlas ātrāk atgriezties miera dzīvē un atjaunot pilsētas savu bērnu nākotnei. Tādēļ vajadzīgs jūsu padoms arī struktūru fondu apguvē. Gan labā, gan sliktā pieredze, jo katrs cents būs svarīgs un mums nav tiesību kļūdīties. Bet raugoties nākotnē, tās noteikti būs delegāciju apmaiņas kultūras, sporta un citu jomu appusējai attīstībai. Jau ziņojām, ka marta nogalē, negaidot līguma parakstīšanu, uz Bobrinecu jau devās Madonas noda pašvaldības dāvātais gāzes apkures katls, kas apsildīs sociālās infrastruktūras objektus, tostarp vairākas skolas un bērnu dārzus. Savukārt šobrīd delegācijai viesojoties Madonā, pilsēta tika iepazīta caur slimnīcas, komunālo saimniecību un ģimnāzijas apmeklējumu, gūstot pieredzi šo jomu attīstībā. Līdztekus tam sarunās tika iezīmētas jau nākamās atbalsta iespējas. Runa par izglītības jomu, kur varētu būt skolēnu apmaiņas programmu kādu veidot vai arī nometni veidot Ukraiņu bērniem šeit Madonas pusē. Un ir arī runa par palīdzību varbūt veselības aprūpē, runāms varbūt ir par funkcionālajām gultām. Tas nav tikai administratīvs dokuments, ka paraksta kāda vadība, taču ir cieši iesaistīti iedzīvotājs. Mūsu speciālisti varētu braukt tur, paskatīties, dot padomus, pieredzes apmaiņa. Ukraina ir, protams, tāla. Šobrīd ir cieši, ka jābrauc ar lielu līkumu, bet attālums nedrīkst būt šķēls. Ukrainai noteikti ir jākļūst par Eiropas Savienības valstu, un mums viņiem ir jāpalīdz ar to, jo viņi ir tas lielais mūsu demokrātijas, mūsu vērtības sargs šobrīd. Kausa Ukraiņu uzvarai un valsts atzimšanai nepieciešams gan materiālais, gan morālais atbalsts, un tādu Ukraina saņemot jau no pirmajām kara dienām. Pats svarīgākais ir sajust, ka neesam vieni. Arī šobrīd, parakstot šo līgumu un apmeklējot vairākas Madonas iestādes, mēs saskaramies ar viesmīlību, atbalstošu un profesionālu attieksmi. Ja runājam par atbalstu turpmāk, mums svarīga ir komunālā tehnika, jo visas rezerves ir novirzītas bruņotajiem spēkiem. Tāpat medicīnas joma un palīdzība iedzīvotājiem, kur bēg no kara darbības. Pie mums Bobrinecā ir vairāk nekā 800 kara bēgļu, bet pāri visam vissvarīgākais ir morālais atbalsts. Šodien parakstot sadarbības līgumus, mēs stiprinām tās vērtības, kas ir svarīgas Eiropas Savienībai. Tā ir demokrātija, cilvēku tiesīgas un cilvēku cienīgas attiecības savā starpā. Tādā veidā mēs dodam zīmi visai pasaulē, kas varbūt domā savādākā pretsitienu. Šajā gadījumā tieši saistībā ar karu Ukrainā. Agresori saprot, ka Ukraina nav viena. Latviešu tauta ir kopā ar Ukrainas tautu un cīņā pret agresoriem. Kāpēc agresors, kas ir apbruņots līdz zobiem un ir finansiāli atbalstīts, šodien zaudē cīņā tik mazai valstī kā Ukraina? Viņš atrodas ne uz savas zemes, viņam nav morālā atbalsta karot un teikt, ka viņš mūs atbrīvo. Viņš atbrīvo valsti no Ukraiņiem, no attīstības. Viņiem nav motivācija un nevar būt, jo agresija nav motivēta. Mēs uzvarēsim, jo mūsu pusē ir taisnība. Jāpiebilst, ka Madonai sadraudzība jau vairāk nekā 30 gadu garumā ir izveidojusies ar Vājī Vācijā, tāpat ar Aplu Igaunijā, Anikšķiem Lietuvā un Kulēnu Francijā. Tagad šīm pilsētām pievienojas arī Bobrineca. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, Vidzemes televīzija.